6. gadu trīsbumbu spēlēm ir pienācis noslēgums. Šogad mēs esam pirmo reizi šajās telpās, un šajā gadā ir vairākas lietas, kas notiek tikai pirmo reizi. Pirmo reizi mums bija nedaudz liela ķibele, ka mēs sākām streetbolu pirmajā dienā vēlāk. Pirmo reizi mēs sākām ar futbols volejbolu. Pirmo reizi mums ir arī atkal citi čempioni. Pasākums varēja jau apstāties jau pie cipara 3, jo tad bija arī tas brīdis, vai spēles turpināsies vai nē. Un bija viens vienkārši izšķiroša saruna, kad mums pievienojās Ventspils naftas termināls. Ventspils naftas termināls vārdā gribu jums pateikt lielu paldies, ka jūs piedalāties. Jūs piedalāties līdz beigām, un jūs gūstat uzvaru, jūs gūstat baudu, un jūs esat maleči, ka jūs turaties līdz galam. Un tas ir labi ne tikai mums, kā ģenerālsponsoram, jo mēs iedvesmojamies no jums, bet tas ir arī labi jaunākai paaudzei, kas skatās, kas vēro un kas varbūt nākamgad aizņems jūsu vietas un mudinās jūs cīnīties vēl spēcīgāk. Ar 33 punktiem 12. vietā mēs apbalvojam Ventspils naftas terminālu. Tikai par 1 punktu apsteidzumu 11. vietā ir Kureks, bet Šķaļi ļoti sportisti, viņi jau šobrīd piedalās Kureks spēlēs, un viņi medaļas jau ir saņēmuši. Tālāk mums nāk 10. vietā, tikai arī par 1 punktu mazāk ir Ventspils augstskola. Vieta ar 1 ciparu rakstām 9. vieta Sporta mafija. 8. vietā komandā Visi. Vietā Gāle. Sastajā vietā ir komanda, kas noteikti ir uzvarējusi savā individuālajā vai kādā savstarpējā duelī, un tā ir komanda Nebūs Vecība. Nosaukums arī laikam par to parādījāt. Vietā. Katru gadu, man liekas, šī komanda kāpj uz augšu, un šogad viņiem reāli gandrīz pietrūk tikai 1 punkts, varbūt pat 2, bet ļoti maz pietrūk, lai pat viņi kopvērtējumā ielaustos 3. vietā. Un šī komanda nav tikai ar futbolu saistīta, jā. Tā ir komanda Rando K. Pirmo reizi ārpus trīnieka, un es pieļauju, ka viņi arī nav ieradušies, ir komanda Baltijas Ekspress. Komanda sāka ar 9. vietu futbols volejbolā un beigās pakāpās pat līdz 3. vietai kopvērtējumā, tā kā tas pierāda to, ka arī nevar būt ar tik labu sākumu, var aizkapāties līdz pat 3. vietai. Un 3. vietā ir komanda Nav teikts.
man liekas, pēdējos gados tā arī pelnījusi, jo viņam vienmēr, man liekas, neveicās ar izlozi, vai ne? Jurģi, tā ir? Un otrajā vietā ir Anzāģe Pope. Protams, komanda nāk no novada, pirmajā vietā. Kartēs skatāmies, kur ir Blāzma, tas ir Puzē, jā, es pasaku priekšā. Šī gada uzvarētāja Blāzma.